Kā tu atpazīsti, ka esi sezonas pagriezienā? 1. Ir pretestība vai grūtības. Dažreiz iekšējā spriedze, ko jūtam no jauniem apstākļiem vai izaicinājumiem, patiesībā ir zīme par pāreju. Mēs pārejam no vienas sezonas uz citu. 2. Aizvērtas durvis. Tu dari to, kas iepriekš nesa rezultātus, bet tas vairs nestrādā. Nav svarīgi, cik daudz tu centies vai cik stipri spied. Tev šķiet, ka turpini sist ķieģeļa sienu. Tas var radīt neiedomājamu neapmierinātību, bet mums jāsaprot, ka aizvērtas durvis ir tikpat liela zīme Dieva tuvumam, ieinteresētībai mūsu dzīvēs, kā atvērtas durvis. Tās var būt arī zīmes, ka tu ieej jaunajā sezonā. 3. Attiecības pagriezieni. Daži cilvēki, kas bija centrā tavā dzīvē, vairs nav tur, vai tu jūti, ka vairs nav tāda savienojuma. Tajā pašā laikā dažas jaunas attiecības veidojas, iespējams pat ar cilvēkiem, kurus pagātnē pat nevarēja iedomāties, ka būs savienojums. Tā var būt zīme, ka mainās sezona. Mana paša dzīvē bija laiks, kad Dievs skaidri teica doties uz noteiktu uzdevumu. Tur mana sezona bija pabeigta, lai gan es negribēju aiziet, šķita pārāk riskanti un nērti. Mēneša laikā es piedzīvoju neparastu attiecību izjukšanu ar cilvēku, ar kuru bija tuvas attiecības gadiem. Šīs attiecības izmaiņas bija tik sāpīgas, ka zināju, ka nevaru ilgāk palikt šajā vietā. 4. Pārmaiņu vajadzības, vēlmes. Lietas, kas agrāk nesa tev apmierinājumu, gandarījumu, prieku, tagad īsti nenes to pašu piepildījumu. Tu dari to, ko tu vienmēr dari, bet esi garlaikota ar to. Tu gūsti rezultātus, ko vienmēr esi gribējusi, un vēl jūties plakana, nogurusi. Katru dienu domā, es tā nespēju turpināt. Kaut kas ir mainījies. Tā var būt zīme, ka mainās sezonas. 5. Saspiešanas sajūta. Tu jūties ierobežota noteiktās jomās savā dzīvē. Tas ir kā, ka esi izaugusi, bet tava apkārtējā vide ir palikusi tāda, kāda bija, un tagad tā šķiet maza, limitēta un gandrīz smacējoša. Tu zini, ka tevī iekšā ir vairāk par to, ko cilvēki redz, un tev vajag izstiepties. Tas ir gandrīz kā, kad bērns vēderā sasniedz pilnu termiņu, tam ir jānāk ārā. To nevar saturēt bez kaitējuma gan mātei un bērnam. Tā sajūta, kad saspiež, var būt zīme tavā dzīvē, kad Dievs dzemdē jaunu sezonu. 6. Jauna sajūta par prieku un brīvību. Ilgu laiku tu jūties zaudējusi drosmi un neapmierināta, bet tagad tava aizraušanās ir atgriezusies. Tas ir tā, it kā tava dzirkstele ir atgriezusies. Ir svaigums tavā dzīvē. Durvis, kas šķita aizvērtas, tās tagad sāk atvērties. Tu redzi jaunas iespējas un izdevības. Iespējams, tu pārēji jaunā sezonā. 7. Resursu izsīkums. Kad notiek pagrieziens, Dievs dažreiz pieļauj mums piedzīvot negaidītu resursu izsīkumu, jomās, kur bija iepriekš pietiekams daudzums nodrošinājuma. 1. ķēniņu 17:7-9. Elija tika instruktēts pāriet. Šeit Dievs nodrošināja visas viņa vajadzības, stiprināja viņu smagā bada laikā. Kad nodrošinājuma avots izsīka, Dievs Eliju pārvietoja uz viņa nākamo uzdevumu. Resursu izsīkums ir pirms sezonas maiņas.